Tas ir mans brālis Kristaps. Viņš katru dienu joņo ar savu riteni. Mūsu māšala Rūta ir liela gudriniece. Bet tā esmu es, Katrīna. Mums zemnieku saimniecībā ir liels ganāmpulks. Esmu ar lopiņiem sadraudzēsies. Viņi jau pazīst manu balsi. Mēs dzīvojam Kurzemē netālu no Kandavas. Mūsu mājām ir vārds Uidas. Šī māja celta 1938. gadā. Tad celši mans vecvectētiņš un vecvecmāmiņa. Tagad dzīvojam mēs Celmuņu ģimeni. Mēs ar Kristapu mācāmies Kandavas internāta vidusskolā. Tā ir ļoti laba skola. Varētu katru dienu uz mājām nebraukt, taču mūsu ģimenei ir interesanti. Rūta ir Kandavas bērndārzā. Mamma mūs katru pēcpusdienu aizizina uz mājām. Tur mūs gaida daudz draugu. Minka gan ar suņiem nedraudzējas, tāpēc reizē man viņš jāglāb, lai netrankā. Kristaps kā parasti min pedāļus savam ritenim. Mamma Sandra un tēte Sandris šodien mūs mudina uz nenoņemto kartupeļu tīrumu. Kristaps jau pats brauc ar traktoru. Varbūt būs sarnieks tepat mūsu mājās. Ar kartupeļu kratītāju tīrumu atbrauc tētis pats, bet mēs ķeramies pie kartupeļu lasīšanas. Mazā māsa Rūta arī neslinko. Šogad kartupeļi nav diezko lieli padevušies, bet pašu galdam jau pietiks. Tepat jau ganās arī mūsu ganāmpulks. Visām gotiņām atskrējuši teliņi. Kad sagribas ēst, paši atrod siltu pienu. Pamalē jau līst, jābeidz darbu un jāsteidzas mājās. Omi jau gaida ar siltām pusdienām. Reizi dienā ēdam visi pie kopēja ģimenes galda. Pēc tam katrs darām savus darbus. Es mācos klavierspēli Kandavas mūzikas skolā. Mājās daudz jāvingrinās. Man ir sapnis iemācīties spēlēt ģitāru. Gan jau ar laiku ies tīri labi. Kristaps pēcpusdienās gatavo mājas darbus skolai. Mašīnas gan noparkotas tepat uz galda malas. Mamma un tētis ir arī zemnieku saimes dalībnieki. Viņi aktīvi piedalās spriežot par Latvijas lauku politiku. Mūsu zemnieku saimniecība tikko ar Eiropas atbalstu uzcēlusi jaunu kūti, un nu visi sabraukuši to apskatīt. Mūsu pusē ir daudz veiksmīgu zemnieku saimniecību. Viena no tām tepat netālu no Kandavas. Viņiem ir piena gotiņas. Bet Domesteids ir galā ar lielo aviņu dārzu. Jāiet palīgā, ziemā garšos labi. Tādēļ, ko tur
tu nekais, jau redzēju. Vispirms suņukiem, un tad var lasīt spainim. Bet izdauzīties mums vienmēr ir laika atliku likām. Tā mēs te dzīvojam zem mākoņiem uz zemes, savās mājās. Un mums te visiem kopā ir interesanti un labi.